Čau, atkal Madars. Esmu regresologs hipnoterapeits. Lodži Stella par tādu lietu atkal var parunāt, kā cilvēki melo sev. Kas ir tā lieta, kas cilvēkiem neļauj attīstīties un it kā viņi grib attīstīties, it kā tā kā nē, un tā tālāk apakšā tur ir melošana sev. Un tas ir briesmīgi, kad cilvēks melo. Tātad tas kad cilvēks, saistīts ar verdzības pasākumu, tas, kad cilvēks dzīvo verdzībā, tātad iet uz algotu darbu un melo sev, ka viņam jau viss ir un viss pietiek. Jā, ka viņam nevajag sākt savu saimniecisko darbību, strādāt sev. Jā, viņam neko nevajag, viņam viss ir, viss pietiek. Bet kur sākās melošana? Protams, ne visiem, bet kur sākās tā melošana? Tad mājās, toaletē, pie sienas ir vēlmju karte ar jahtām, daudz stāvu mājām, superauto bildītēm, jā, kas reāli pieder citiem cilvēkiem un domā, tās lietas ir citiem cilvēkiem, jā. Bet viņš melo sev, viņš saka, man jau neko nevajag, nē, bet tā karte ir, viņš vēlās to. Un tā ir tā melošana. Un nākamā melošana tādā pašā veidā faktiski ir sanāk loterijas biļešu pirkšana. Ja? Pats pirku, neslēpšu. Pats pirku un viss tā tālāk. Mošu, ka paveicās. Ja? Tā tālāk. Bet, mazi cilvēki vai vispār tādu nav, kuram laimēta loterijā nauda ir palīdzējusi izsisties un kļūt bagātam. Cik ir zināms, pārsvarā viņi visi nodeg ziliem uguņiem un paliek vēl nabagāki nekā bija. Tādā veidā. Bet šeit runa par to melošanu, ka man jau neko nevajag, man viss ir, man viss pietiek, ja? Bet vēlmju kartē ir, loterijas biļeti katru nedēļu nopērk un tā tālāk. Tā kā cilvēki, kad pārstās cilvēki sev melot, ja, tad arī būs. Un tiešām uzskaitīs to, ko vēlās, uzzīmēs tos savus reālos sapņus, nevis tās jahtas un tos. Un reāli proaktīvi sāks rīkoties un sāks darīt kaut ko, uzrakstīt mazos solīšus un ar maziem solīšiem iet uz priekšu un tiekties uz tiem saviem sapņiem, saviem mērķiem, bet realistiskiem, ja, tādiem, padomā. Protams, vajag diezgan augsti domāt, augstos mērogos, bet, katrs pats izdomā tos savus griestus, ja, cik tālu domāt, bet tātad galvenais ir rīcība, proaktīvi rīkoties, meklēt informāciju, atrast, kā tad es varu sasniegt to mērķi, jo paskatoties apkārt uz citiem cilvēkiem, kuri to ir sasnieguši, ja, tātad tas ir izdarāms, tas cilvēka spēkos, tas ir iespējams izdarīt, ja, tikai jāsaprot, kā meklēt, attīstīties, protams, no daudz kā nāksies atteikties, daudz ko nāksies ziedot, sociālo ripināšanu, sēdēšanu uz dīvāna un tā tālāk. Vajadzēs piecelt pakaļu no dīvāna un sākt rīkoties. Ja? Tā vietā, lai ar bezjēdzīgām lietām tā kā nenodarbotos. Tādā veidā, tā kā tas ir atkal tāds kāds padomiņš no manas puses, kā man tas izdevās, kā es sāku reāli proaktīvi to darīt, meklējot, gribot tātad būt sev par noteicēju, strādāt, darboties sev, nevis kāda cita labā, ja? Un sāku domāt, katrā ziņā iestājos tātad biznesa vadības koledžā sākumā. Tas bija solis meklēt sevi, nodarboties ar pašrefleksiju, ja? Un tādā veidā, tā kā meklējot, tas ir iespējams. Tātad latvieši, tie, kuri vēlās, droši variet noplēst savas vēlmju kartes no sienas
uzrakstīt īstos mērķus un sākt proaktīvi rīkoties. Un būs jums laime, būs jums īsts prieks un tā tālāk un tā tālāk. Bloki, kas to neļauj izdarīt, to dara hipnoterapija. Tas ir tātad iespējams, to visu var darīt, to izdarīt, blokus noņemt, pārliecības liekās noņemt, nevajadzīgās un tā tālāk. Un apskatieties manu YouTube kanālu Superterapija. Nu tā kā pagaidām, čau, draugi! Visu labu!